Mēs esam sociālais uzņēmums Dabas zirgi, kas ir pirmais un joprojām vienīgais sociālais uzņēmums Latvijā, kas rūpējas par zirgu labturības jautājumiem. Papildus šim mēs rūpējamies par savu darbinieku labbūtību un vides aizsardzību. Mūsu ikdienas rūpes par darbinieku apliecina fakts, ka esam saņēmuši Sabiedrības integrācijas fonda apliecinājumu, ka esam ģimenei draudzīga darba vieta. Realizējam arī dažādus vides aizsardzības principus. Piemēram, apsaimniekojot bioloģiskos zālājus, darām tā, lai zeme netiktu noplicināta un tā tiktu pareizi kopta. Ikdienā uzņēmuma pasākumu laikā pie mums notiek ne tikai atkritumu šķirošana, bet darām visu, lai samazinātu atkritumus, jeb cik ir iespējams ievērojam zero waste principu. Mums ir ļoti viegli realizēt savu saimniecisko darbību, jo līdzās vienmēr ir kāds augstāks mērķis, uz kuru mēs tiecamies. Un tas arī ir tas, uz ko mēs aicinām. Ieraugam kaut ko lielāku un sekojam, un tad viss pārējais nāks līdzi viegli un pašsaprotam. SIA Prolux ir vairāks pamatmērķi vai pamatvirzieni. Uzņēmums nodarbojas ar tehnisko projektu izstrādi visam, kas saistīts ar virtuvēm, profesionālās veļas mazgāšanas iekārtas, projektēšana, uzstādīšana un medicīniskais augstums, leduskapi, saldētavas, dziļsaldētavas. Mēs kā uzņēmums īstenojam sociālo atbildību, mēs ejam ārā kopienā, mēs palīdzam skolēnu mācību uzņēmumiem, gan finansiāli atbalstam, gan mentorējam, gan nodam atgriezenisko saiti, vērtējam šos uzņēmumus, pamatskola, skatāmies biznesa pasakas, ļaujam skolēniem viņu prezentēšanas prasmes apgūt un sniegt paši sev uzņēmumā darbiniekiem labumu vai kas opcijas, gan veselības apdrošināšana, gan dienas sev, gan mācības un tādas lietas. Un arī klienti. Ejam pie klientiem, rādam jaunumus, stāstam energoefektīvos risinājumus, rādam viņiem gan atkritumu apsaimniekošanu, tās lietas, kur jebkurš ik viens no mums var būt efektīvāks, labāks videi, un tā ir tā mūsu ikdiena. Korporatīvā sociāla atbildība ikvienam tas ir svarīgi un tas būs svarīgi, jo mums ir jādomā par savu nākotni. Mums ir jāspēj atbildēt saviem bērniem uz jautājumu, ko mēs darījām labu vai ko mēs darījām tādu, lai arī viņiem būtu labi un ērti dzīvot šajā pasaulē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka kaut vai elementāras lietas nemēslojam tur, kur nevajag, šķirojam atkritumus. Tas nav raķešu zinātne, tās ir elementāras šodienas lietas.